Pēdējā laikā izvērties pamatīgs konflikts par Roberta Ķīļa virzītajām mērķiecīgās kaitniecības reformām. Tukšo salmu kūšanas dēļ rektora padome pavisam loģiski ir izteikusi neusticību Ķīļa kungam. Pirms ieviest neapspriestus priekšlikumus būtu svarīgi saprast, cik slikta ir to būtība un kā tie paredz salaist dēlī izglītības sistēmu. Sāksim ar to, ka nepieciešams izlabot izglītības ministra izplatītos melīgos faktus. Pirmkārt, Ķīlis gadu laikā nav spējis nākt klajā ar skaidriem priekšlikumiem nozarei, tā aprobežojusies ar mēdījos izplatītiem tendencioziem paziņojumiem. Milzīgs ieguldījums veikts ministra publiskā tēla veidošanā, nevis nozares attīstīšanā. Otrakārt, ministrs ir kažoka metējs, iecerēto reformu saturu pielāgo dažādām auditorijām. Ministram ir daudz dažādu kažoku, kur to par nodokļu maksātāju naudu. Nepieciešams precizēt, ka augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs neveic studiju akreditēšanu, bet pilda tikai starpnieka funkciju pretēji iepriekšējā video apgalvojumam. Izglītības ministrs laikam nezina, ka aptuveni 55 programmas, kuras starptautisko ekspertu skatījumā nav kvalitatīvas, jau ir slēgtas vai apvienotas. Tātad faktiski šobrīd ar nodokļu maksātāju naudu tiek realizēta un reklamēta nekvalitatīva izglītības ministra darbība, ko eksperti atzīst par nederīgu un rekomendē pārtraukt. Latvijas sabiedrība tam piekrīt un uzskata, ka šādu praksi nedrīkst turpināt. Lai Latvijas augstākā izglītība kļūtu kvalitatīva un iegūtu starptautisku konkurētspēju, būtu nepieciešama reforma, kas paredz Ķīļa katapultēšanu no izglītības ministrijas. Ministrs izliekās nezinām, opā lilā, ka kopš pagājušā gada ir paredzēta stingrāka un skaidrāka akreditācijas kārtība. Kāds tur brīnums, ka politiķus ar ierobežotu atbildības sajūtu tas neapmierina. Akreditāciju jau nodrošina starptautiskie eksperti, darba devēja pārstāvi, nozares politikas pārstāvi, zinātnieki un studenti. Izglītības un zinātnes ministrijai patiktu, ja akreditācija pārvaldītu no tās atkarīga, plašāk nezināma institūcija, kas palīdzēs piepildīt visu uz studentiem uzpelnīties gribošo cilvēku mākus. Šī institūcija piesaistīs tikpat atkarīgus kā ārzemju, gan vietējos nozares ekspertus. Mēs uzskatām, ka šāds piedāvājums nav īsti loģisks. Tagad pāris bezsakarīgi fakti atslodzēji. Baumo, ka bērndārzos ir audzinātājs, uzņēmumos laikam arī. Valstī ir prezidents. Cik labi, ka izglītības un zinātnes ministrijai nekā tāda nav. Var darīt, ko gribas. No tā izejot loģiski sanāk, ka bērni spēlēs bērndārzos, strādnieks strādā rūpnīcās, bet ministrs čakarē valsti. Bet vispār strīds ir par to, ka izglītības un zinātnes ministrija vēlas nodot akreditāciju izvērtēšanas vadību nezināmai organizācijai, nevis augstākās izglītības padomei. Bet, ja akreditācija organizatoriskie pienākumi tiktu nodoti augstākās izglītības padomei, tad saglabātos līdzinājā prakse, kad konkurējošās augstskolas, kā arī visas iesaistītās puses, lemj par studiju virzienu akreditāciju. Eksperti novērtē studiju virzienus, neatkarīga komisija piešķir virzieniem akreditācijas. Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātās reformas mērķis ir to izbeigt un ieviest necaurskatām procesu, kurā iespējams manipulēt ar akreditāciju rezultātiem. Ja mēs nododam organizēšanu augstākās izglītības padomai, tad bērni joprojām spēlēsies bērndārzos, strādnieks strādās rūpnīcās un ministrs nečakarēs valsti. Tātad secinājums ir viens – ļaujam strādāt nozares profesionāļiem, kas zina, ka pagājušajā gadā pieņemtie likuma grozījumi ir šī brīža labākais piedāvājums, kas veicinās kvalitāti un adekvātu studiju programmu izvērtējumu. Vai arī ieviest fantastisko Ķīļa ķilnieku institūciju, kas personīgi parūpēsies par gaismas izslēgšanu lidostā pēc tavas aizbraukšanas. Vai augstākās izglītības sektors ir ar šādu ministru priekšlikumu, jeb tā dēvēto reformu apmierināts? Nē, tas nav apmierināts un izsaka ministram neusticību.